Saiva Kuple, strādāju Rīgas celtniecības koledžā un strādāju kā restaurātors arī Jelgavā, Ģedert Eliasa vēstures un mākslas muzejā. Un šodien es jums pastāstīšu par vienu ikonu, kuru gan restaurēja diezgan pasen. Jūs redzat uz ekrāna, ka tas ir 2016. gads. Bet īsti tā nevienam es par to nebiju stāstījusi un rādījusi, un domāju, ka varbūt šajā vakarā tā varētu būt arī interesanta priekš jums klausītājiem. Tātad ikona 19. gadsimta vidus, tā tika datēta, un īpašnieki ir Maļīnovas pareizticīgā draudze, tas ir Daugavpilī, tāda maza. Un var doties tālāk uz nākamo slaidu. Ikona ir ļoti neliela izmēra, A4 apmēram formāts, un tāda pati neliela ir arī šī te Maļīnovas draudze, kuri dzīvojās nelielā pielāgotā, baznīcai pielāgotām funkcijām ēkā. Un šo ēku, visus interjeru priekšmetus, tur bija pamatīgi apsēduši ķirmji. Draudze cēla jaunu dievnamu, bija pamatīgi nobažījušies, ka kopā ar šīm te ikonām uz jauno dievnamu pārnesīs, protams, arī ķirmjus, un tad, nezinu kādā veidā, bet kaut kā mēs sakontaktējāmies. Un viena no šīm ikonām, tad, kā es atrisināju šo te restaurācijas un konservācijas darbus. Un kopumā jāteic, tie ķirmi visiem ir zināms, ka Latvijā tā ir pamatīga problēma, un arī tikko rādīja Skaistkalns baznīcas altāri. Cerams, ka šis altārs nenonāks līdz tādam stāvoklim, kā nonāca šī ikona, vēlāk jūs redzēsiet. Tā, dosimies tālāk uz nākamo. Ikonā ir attēlota Jēzus Kristus kristīšanas aina. Kristus atrodas priekšpusē, priekšplānā līdz ceļiem ūdenī, un labajā pusē ir Svētais Jānis Kristītājs. Kreisajā pusē divi eņģeļi sniedz Jēzum dvieli nosusināties, un ikonas augšējā daļā attēlots arī Balodas svētā gara simbols. Tālāk. Tā tad ikona ir, man liekas, pat tālu aizgāja. Jā. Tā tad ikona ir pagatavota no koka dēļiem, kas savā starpā nebija līmēti, tikai savienoti ar šķērslīstēm, un pa virsu šai koka virsmai ir arī līmēta pavolovka, kā to sauc krievu valodā. Šī gadījumā tas bija tāds rupšs džutas audeklis, un dažus arī jūs redzat bultiņu norādīts, ja? Tā tad arī redzams bija no virspuses, jo ikonai pa augšējo daļu principā bija zaudēts pa malām šis te krāsu slānis, un bija redzama gruntslānis tā skaitā, un bija redzama tātad šis te audeklis. Grunts savukārt, tur, kur tā vēl bija pilnībā saglabājusies, tā bija diezgan bieza. Domājams, ka tā bija krīta, līmes grunts šķīda ūdenī, un gruntī pa apkārtējām apmalēm tātad bija arī izveidoti dekoratīvi reliefi, tādi grunts gravējumi, tāda sakantu arabesku vijumi, pa ārējo un iekšējo perimetru šeit centrālajai daļai šķirstam arī tādi smalkāki vijumi, un pa ārējo malu ikonas tādi lodīšu iespiedumi. Zeltīti, tātad šīs te daļas ir zeltītas pārējo perimetru,
apmales, un dzeltīti ir arī Jāņa Kristītāja un Jēzus nimbi, kur arī ir izveidots tāds neliels ornaments. Krāsas slānis ir eļas krāsa, saistība, nu, tīri apmierinoša, nu, un, protams, krāsas slānis vietām arī tāds nobružāts, noskrāpēts, un zudis arī nedaudz to ir ietekmējuši arī kaut kādi ķirmju bojājumi, un krāsu slānī varēja redzēt, un jūs arī redzēsiet dažādos apgaismojumos tādas nelielas, teiksim, tā deformācijas, kas radušies no ķirmju darbības. Pārkrāsojumi veikti tikai uz šīm te ikonas apmalēm, kur ir izmantota saucamā bronzas vai, nu, labāk teiksim, zelta imitācijas krāsa, kas ir salīdzinoši biezi uzklāta un laika gaitā arī kļūst tāda pelēcīga. Zeltījums ikonai saglabājies tātad uz šiem te nimbiem un arī ikonas apakšējā daļā. Sanāk 1/4 no zeltījuma ir tikai saglabājusies. Nu, un zeltījums ir uzklāts uz sarkana polimenta. Pāri visam tieši gleznojumam konstatēt arī laka, kas ir mīkstie sveķi. UV staru gaismā pētot tāda izteikta īpaša luminiscence nebija novērojama, bet bija redzami arī nelieli pernices fragmenti, kas liecina par to, ka ikona senāk tomēr bija lakota ar šo pernicu, kas bija satumsusi un kāds to bija ņēmis nost, un varbūt arī tajā brīdī traumēja šo te krāsu slāni. Dosimies tālāk. Nu, lūk, ikona tātad sastāv no 2 dēļiem, un domājams, ka tā bija tomēr lapu koksne. Nevar pateikt, vai liepa, varbūt bērs. Nu, bērs, zinām, ka bērzā riņķo saldas sulas. Nu, varbūt tāpēc arī ārkārtīgi cītīgi bija darbojušies. Ir nosēta ar ķirmju izskrejas caurumiem. Nu, un sākotnēji varbūt likās, nu, jā, ķirmju caurumi, kam negadās, jā. Bet, nu, tālāk vēl par to pastāstīšu, un ikonā tā tad arī bija redzamas 2 līstes ievietotas no galiem, un tās gan bija ozola, nu, kas arī tā tad ir tipiski ikonai, ka līstes tiek izgatavotas no cietākas koksnes. Ko vēl var pateikt? Jā, braucam tālāk. Ikonas aizmugurē uzspiests ir ikonas autora zilas tintes zīmogs ar uzrakstu krievu valodā. Un domājams, ka tas ir ikona gleznotājs Zikovs. Iesaistījās šī ikonas gleznotāja meklēšanā arī bīskaps Aleksandrs, bet atradām šādu informāciju, kas jums ir arī uz ekrāna, ka iespējams, ka šis ir tas pats ikona gleznotājs, kas veicis ikonu kopijas 19. gadsimtā. Nu, noteikti kāds ikonu speciālists varētu šo informāciju vēl vairāk precizēt, bet, nu, tātad, kas ir jāatzīmē, tātad ļoti vērtīga tāda atzīme uz šīs ikonas aizmugures. Nu, jā, vēl piebildīšu vēl par šo te koksnes stāvokli. Tātad milzīgi daudz šie izskrejas caurumi, pieskaroties ikonē no aizmugures, bija tāda arī sajūta, ka
kustās visa šī te koksnes virsma. Bija redzami arī daži šie te tādi tā kā izlūzumi, kur jau varēja redzēt, ka tur iekšpusē tātad koksnē ir jau tādi pulvera veidi, ja, tāda masa. Līdz ar to ar ikonu vajadzēja kā nodarboties vai cilāt, nēsāt, pārvietot tādu kā jēlu olu, jo nevarēja saprast, kurā brīdī kas ikonē var aizmugurē izlūst un salūst. Nu, lūk, iesim tālāk, paskatīsimies, kāda tolaik tika pieņemta šī te restaurācijas programma. Patiesībā, nu, tāda diezgan klasiska, kur, protams, sākotnēji bija paredzēts arī vairāki citi varianti, ko varētu darīt ar šo te ikonu, jo jūs redzat, ka trešais punkts, nu, man liekas, arī tas pats interesantākais, kas šai ikonai arī bija, tātad bija paredzēta pamatnes piesūcināšana un arī pamatnes masas ieklāšana. Tātad sākotnēji pirms vēl ķēros klāt pie šī darba, bija doma, ka varbūt vajag nostiprināt esošo koksni, esošā stāvoklī, tātad impregnēt, piesūcināt to ar kādu konsolidantu. Un tad arī darbiņš, var teikt, ar pamatni būtu galā. Tomēr vairāk papētot, pārbaudot šo te koksnes virskārtu, tika secināts, ka pamatnē principā ir izveidojušies tādi tukšumi, un radās pat aizdomas, ka viss šis gleznojums un vispār visa ikona, viss tas pamatmateriāls patiesībā ir viena liela putekļa un viss turās tikai uz gleznojuma. Kaut kur prātā pavīdēja, ekrāns pazud, ja tas tikai man tur tā rādās, ja? Labi. Pavīdēja arī ideja, ka varbūt jānoņem visas šīs te koksnes daļas, un pēc tam viss šis gleznojums jālīmē vispār uz jaunas koka pamatnes. Nu, bet tas tā izklausījās, manuprāt, tā ļoti dramatiski, agresīvi, un to atstāju kā pēdējo pašu variantu, jo sapratu, ka sākumā labāk ir noņemt, vēl nebīdam. Tā, jā, ka sākumā varbūt tomēr jāskatās, cik daudz no šīs koka ir zudis, un tad jau skatīsies, ja nu tiešām, varbūt būtu arī tāds variants. Bet, principā, tomēr šī sākotnējā ideja, ka varētu būt, ka būs jāliek kaut kāda masa, aizpildīt šo te koksnes zudumu, šī ideja tomēr likās viss tāda jēdzīgākā. Ejam tālāk. Nākamo slaidu. Lūk, skaidrs, ka jāpasargā izgleznojums. Pirmkārt notiks tāda mehāniska iejaukšanās aizmugurē, un lai stabilizētu šo te visu priekšdaļu, tātad tika nolīmēta ar vairākām kārtām šo te japāņu papīra, 4 kārtām. Likās, ka tas arī būs pietiekoši. Kas arī pēc tam izrādījās ļoti pateicīgi šai ikonai, ka šī te pavalovka, man liekas, ka tā arī pieļāva un vispār izglāba šo ikonu, jo, ja tās nebūtu, tad noteikti gan tie bojājumi būtu savādāki, gan arī varbūt šī te restaurācija arī būtu noteikti savādāka.
Tātad vispirms tika viss nolīmēts, nu, un tad ikona tika griezta riņķī, ejam uz nākamo slaidu, griezta riņķī un sāku nodarboties ar šo te aizmugures koksnes koka noņemšanu. Ejam uz nākamo slaidu. Jā. Nu, lūk, tātad sākotnēji koksne tiek atdalīta, noņemta jau tajās vietās, kur bija tādi nelieli jau izdrupumi, un te mēs redzam, ka principā kreisajā pusē no koksnes vairs nekas nav palicis. Tie ir milti. Palikušas ir šīs te iebīdāmās līstes, kas ir no ozola, un atklājās, ka galos arī ir ievietotas līstes, kas arī bija saglabājušās. Tur vēl bija pāris nagliņas, kas arī bija tātad ozola un arī nebija sēsts. Un varam redzēt arī, ka noņemot šīs te līstes, ir pilnīgi izveidojies tāds atspiedums kā smilšu kastē, un riņķī apkārt ir, nu, jā, pilnīgie putekļi. Interesanti bija arī tas, ka koksnē bija arī nenormāli daudz saglabājušies šie te ķirmi. Nu, man šķita, ka tur notikusi kaut kāda apokaliptiska ballīte, kur visi šie ķirmi bija salidojuši, balējušies noteikti uz nejēgu. Tā tad ir bijis ļoti pateicīgs ilgstošs mikroklimats, lai ķirmi varētu dzīvot. Man tikai radās jautājums, kāpēc viņi tur palika. Tad es tā izspriedu, ka noteikti klimats mainījies, vai nu ikona novietota, iznesta no telpām, novietota sausā vietā un noticis tāds ļoti ātrs koksnes izžūšanas process, un šie kukaiņi vienkārši, nu, arī sausā koksnē, nu, tad viņi tur arī tika iesprostot, saspiest, ja, vai kaut kā tam līdzīgi. Var sakot, viņi nemaz negribēja šo ikonu pamest. Tā, nu jā, redzam šo te procesu, tā, ejam tālāk. Nākošo slaidu. Noņemot šos te putekļus, principā tur tika izmantots gan skalpels, gan putekļu sūcējs. Un palika, piemēram, atsevišķās daļās kaut kādi koka elementi. Pieļauju, ka jūs redzat to vertikālo aso tādu izvirzījumu apakšējā daļā, nu, tāds kaut kādas šķiedru daļa bija palikusi, un labajā pusē savukārt palika no labās puses dēļa nedaudz vairāk šī te koka materiāla. Nu, tam bija, nu, tiešām laba cietība. Tas nebija tik ļoti bojāts. Dosimies tālāk uz 11. slaidu. Nu, lūk, te jūs redzat to situāciju, ka tika noņemti, noņemta viss šī te bojātā koksne, kas padevās šai te noņemšanai. Tātad kreisajā pusē mēs pat redzam vienā vietā, kā spīd cauri šī pavalovka. Un principā jāteic, ka, nu, jā, netika noņemts tur tā, nu, pilnīgi viss līdz pavalovkai, un kāpēc būtu tur jāskrāpē nost, ja viss pārējais turās. Savukārt labajā pusē, jā, redzam šo te daļu, šī dēļu daļu, kas ir, nu, teiksim tā, labāk saglabājusies. Jūs redzat, ka ir pazudusi pusīte no šī te uzraksta, tas arī tika noņemts uzmanīgi, izgriezts, var teikt, izgriezt šis te uzraksts, lai to vēlāk apstrādātu un atkal novietotu atpakaļ. Protams, ka es arī domāju, ka pēc viena puse dēļa, nu, otras dēļas ir labāk saglabājies. Jā, varbūt tur atbildētu, varbūt arī, ja varētu šo sugu noteikt, koksnes sugu, varbūt
Nu, negribās domāt, ka tās būtu atšķirīgas sugas, bet es pieļauju, ka varbūt viena puse, šī ikonas viena daļa ir bijusi, nu, kaut kur tuvāk kaut kādam, nu, varbūt viena tā puse, kas saglabājusies, varbūt bija tuvāk krāsnī, teiksim tā, jo baznīca kurinā ir krāsni. Nu, un tad otra puse varbūt bija tālāk no kaut kāda siltuma elementa. Tādas ir tās manas idejas. Žēl, ka šī procesā neizdarīju vienu lietu, ko es tagad noteikti izdarītu ar tagadējo izpratni un sapratni. Es noteikti būtu paņēmusi kaut kādus ķirmi paraugus, tātad šos te mazos negantniekus, un papētījusi, kādi ir šie ķirmju sugas, kas tur ir dancojušas, jo tagad, apskatoties šīs te fotogrāfijas, es ievēroju, ka ir dažādi izmēri izskrējas caurumi, apaļāki un tādi ovālāki, ja, kas tā kā liecina arī par dažādām ķirmju sugām, kas tur varēja būt. Nu, lūk. Tā, labi, ejam tālāk. Nākamo slaidu. Tātad te jūs redzat šo te uzraksta daļu, kas tika noņemta no virspuses un no apakšpuses. Un skaidrs, ka šāda lieta ir jāsaglabā, un tas arī tika pēc tam izdarīts. Nu, lūk, tātad nākamais lielais process bija tātad bija skaidrs, ka noņemot tik ļoti daudz koksnes, bet arī redzējāt, koksne tomēr vienā daļā ir saglabājusies, tātad tā tika piesūcināta. Viss tas, ko jūs redzējāt iepriekšējos slaidos, tas tika piesūcināts. Tolaik man bija pieejami 2 koksnes piesūcināšanas līdzekļi. Tie nedaudz atšķirīgi, bet par abiem bija, es lasīju to literatūru, abi tika salīdzināti. Viens no tiem ir akrisils, kā viņš mums bija 15, tiem paraloids B72. Un man vispār interesēja, kādi ir šie abi 2 materiāli, jo salīdzinot literatūrā, kur abi šie materiāli arī tika salīdzināti, akrisils ir tāda Krievijas ražojums, tāpēc šobrīd viņu pie mums nevar nopirkt un arī Eiropā tādu neizgatavo. Bet toreiz viņš man bija un bija rakstīts, ka šim ir lielāka iesūkt spēja kā paraloīdam. Nu, un tātad ar šo es piesūcināju šo te esošo koksni, palikušo koksni virsmu, vairākas reizes uzklājot to gan uz šīs te virsmas, kur koksnes bija ļoti, ļoti maz, gan, tiešām vairākas reizes, toreiz gan neskaitīju, ja, bet, kamēr vairs koksne neuzsūc šo te šķīdumu. Diezgan lielas bažas bija, kā tur būs, vai nesūksies cauri, un es sāks tur kaut ko šķīdināt krāsu slānīm un tā, bet arī tomēr šī te ikona tika pacilāta, ja, tā kā, nu tur izveidojās, nezinu, kaut kur kaut kas iepila ietek, ja, lai iztvaiko, bet ticot tām, ka tvaiki tomēr iet uz augšu, nevis uz leju, ja, iekšā ikonā, tad tomēr jāsaka, ka tas viss sanāca ļoti, ļoti veiksmīgi. Ar šo pašu materiālu tika piesūcināti arī šis te uzraksta fragments no aizmugures un no virspuses vispār diezgan uzmanīgi, lai neizšķīdinātu šo te tinti. Teikšu tā, vairāk tas tika darīts, piesūcināts tieši no aizmugures, arī varēja piekļūt šai aizmugurē. Lūk, pabraucam atpakaļ uz 13. slaidu, uz 13. Vēl vienu atpakaļ. Jā. Te jūs redzat arī kreisajā pusē attēlā, jūs redzat arī, ka bija ievietota arī,
tāda nosacīta armatūra ikonai visā šajā procesā. Jā, es pasteidzos uz priekšu par armatūru, bet nekas. Es domāju, ka jūs mani saprotat, ko es vispār gribu jums izstāstīt. Labi, sāksim vēlreiz. Tātad viss tika piesūcināts ar šo akrisilu, un tad bija skaidrs, ka jāizpilda šīs te koka zudušās daļas, un tam tika izvēlēts paraloid B75 un koksnes putekļi vai tās ļoti, ļoti smalkas, tādas skaidu sastāvs, ja, tas principā kā tādi koka milti. Un šie milti kopā ar paraloidu šķīdināts etilacetātā tika samaisīti tādā vienā masā un klāti virsū uz šīs te ikonas aizmugurs. Etilacetāts tika izmantots tāpēc, ka salīdzinoši lēts, arī pieejams, arī daudz vajadzēja. Varētu izmantot, protams, kā arī acetonus, var izmantot arī etanolu, bet etanola bija bišķiņ žēl. Teikšu, tā kā ir. Vajadzēja diezgan daudz, bet etilacetātam man patīk arī tas, ka tas ļoti, ļoti ātri izgaro, un tas nozīmē, ka ātrāk nožūst šie te slāņi, un arī tātad mazāks risks, ka tas kaut kur dosies iekšā, dosies glaznojuma virzienā. Par to visu laiku bija tāds sastraukums. Lūk, tātad tika izgatavot šī masa, un šī masa tika klāta iekšā šajā zuduma vietās, pakāpeniski. Negribējās klāt uzreiz ļoti biezu. Bieza tas nozīmē vairāk par 8 milimetriem, jo etilacetāts ātri izgaro, un tas nozīmē, ja būs ļoti bieza masa, ārējās daļas izgaros, iekšā vēl būs mitras, un tad var sākties kaut kādi, varbūt ne plaisāšanas, bet patiesībā, varbūt arī pat plaisāšanas, ja? Tāpēc tas tika klāts tādos slāņos, un tad, kad tika sasniegts apmēram 8 mm, tad lūk tika ielikts šī te armatūra, pa ko es jums tur iepriekš teicu. Tādi, principā tie bija tie bambusa kociņi, ko mēs pazīstam, ar kuriem mēs uztinam vatīti un tīram. Tie tika novietot tādā kā režģī ar to domu, ka, lai izveidotos, varbūt tāds šai masai, principā masai, tāds tā kā, tāds kā režģis, kas to vairāk noturētu. Šī attēlā jūs jau redzat jau ieklāto masu kreisajā pusē, tā apakšējā daļā, slīpēšanas procesā, ja viņa tāda gaišāka palika. Un aizmugure un arī sānu malas, tātad pēc masas ieklāšanas arī tika slīpētas ar smilšu papīru, nedaudz novienādotas, bet jāteic, ka ar šo slīpēšanas arī ārkārtīgi neaizrāvos, tur padarīt viņu tādu nenormāli gludu, jo tomēr, lai gan šīs ir koksnes putekļi, ja, tā kā, teiksim, tādas masas, bet vienalga varēja izraut kādu mazu robiņu laukā. Un pa perimetru aizmugurē šķautnēm visām tika pārklāts pāri vēl arī tāds koncentrēts paraloīdu sastāvs 30%, lai pasargātu šīs šķautnes vēl no mehāniskiem bojājumiem. Jā, es neminēju, ka masa tika gatavota ar 20% paraloīdu B šķīdumu. Var iet uz nākamo slaidu. Redzēsiet sānu malas, ja? Tika atdarināts, protams, arī šīs te izliekums, kas ikonē bija, un te varam redzēt līdz ar to arī tādu kā šķērsgriezumu, ja? Kā tas viss, kur ir īstais, oriģinālais koks un kur ir šī te pieveidotā masa. Jāteic, ka varbūt izklausās koksnes putekļi un līme, kas tad tur var tāds labs sanākt, bet noteikti daudzi no jums ir strādājuši ar kaut ko šādu. Tad zinat, ka pēc tam patiesībā
šī te virsma ir stingra. Protams, gribēs sitīs, ja, nometīs, iebakstīs ar kaut kādu, nezinu, ar kaut ko asu, ja, tur cirvi, piemēram, ieskaldīs. Ja. Protams, ka sabojās un ievainos šo te pārklājumu, bet patiesībā ir ļoti stingrs, noturīgs šī te masa, kuru pēc tam, ja kas ir nepieciešams, var arī gruntēt un krāsot. To es nedarīju. Izvēlējos, lai tā paliek redzama, skaidri redzams, ka tas ir kaut kas svešs šim darbam, nu, tad lai to arī redz, ka tas nav īsts, ja nekas. Nemēģināja imitēt šo te aizmuguri vai sānus, ja. Tā, uz priekšu pabraucam nākamo slaidu. Nu tā kā aizmugure bija sakopta, savākta, jā, vēl piebildīšu vienu lietu, ka klājot šos te slāņus, vienmēr ļoti aktīvi uzmirka arī kaut kāda neliels slānis arī jau esošā uzklātā slāņa. Tātad paraloīds ļoti atgriezenisks. Un es ticu, ka šo masu varēs nākotnē arī samērā viegli noņemt, vienkārši uzmitrinot, piemēram, tajā pašā etilacetātā, ko pierādīja, nu labi, tas nebija pagājis daudz laiks, ja, kopš šīs masas izveidošanas, bet uzmitrinot viņu vienkārši varēs noņemt nos kā tādu pastu. Nu lūk, tā tad atgriežamies pie virspuses, noņemt šīs te zīdpapīra uzlīmes un tika secināts, ka viss ir ļoti labi. Neviens no šiem te šķīdinātājiem nebija izsūcies cauri, nekādā veidā neko nepielipinājis, ne saplastificējis un tā tālāk. Un kā nākamais solis bija šī te redzamā, atceramies, šī te redzamā pavolovka augšējās pa sānu malām un augšējā daļā, kas bija krāsota ar šo zelta imitācijas krāsu, tā tika maksimāli noņemta, izmantojot acetonu, kur ļoti labi šķīda. Nevarēja, tā bija audekla acīs un šajos pinumos, ja. Nu, cik varēja, cik nācinos, tik arī viņu noņēma, un pēc tam tika ieklāta restaurācijas grunts, klasiski trušvādas līme, bija Boloņas krīts, un ieklāts, tātad jūs redzat šis te baltais slānis, gan arī kaut kur, kaut kādās vietos arī glaznojumā, kur bija zudis šis grunts slānis. Jau šī brīdī atjaunot šie te grunts griezumi, šie te grunts iegriezumi, jā, šie te ornamenti, jo mēs redzam, ka oriģināls ir saglabājies mazāk par pusi, ja tātad šī te 1/4 daļa, un arī tā domājot vispār par to ikonas tavu kopējo pieredzi, likās, ka nebūs labi, pareizi zeltīt šīs malas, ja aizmugure mums jau ir tā kā pilnīgi no cita materiāla un priekšpusē tad imitēt, ka lūk, ar ikonu viss ir kārtībā, kaut kā man to arī negribējās darīt. Un tāpēc šie te grunts ornamenti netika veidot. Kreisajā attēlā jūs redzat arī, tā plāvi redzams, pēc grunts ieklāšanas tika noņemta arī šī te laka, tika noņemts arī kaut kādas šīs te pernicas daļas. Jā, uzreiz arī tāds vizuālais izskats uzlabojās šai ikonai. Tā, ejam tālāk. Jā, tagad jūs redzat šo te laku vairāk kreisajā pusē, kas tika tātad noņemta, tā, un pēc tam arī šī te daļa tika arī noklāta ar jaunu lakas slāni.
braucam tālāk. Nu, un šeit jūs jau redzat, var teikt, šo te ikonas nobeigumu. Pēc restaurācijas, kāda izskatās šī te ikona, tika veikti arī, protams, atsevišķi tonējumi pašā glaznojuma daļā. Tie tika veikti tādu štrihu veidā, tā labi iekļāvās tajā ūdens tādā, nu, tādā ūdens līniju ritmā. Un savukārt pa malām tika noklāts tāds eļas krāsas okerīgs, dzeltenīgs tonis, kas, manuprāt, diezgan labi iekļāvās šajā zeltījumā. Nu jā, tāda sanāca šī te ikonas restaurācija. Vizuāli nedaudz pamainījās, protams, šī ikona, bet īpašniekiem arī nebija iebildumu pret šādu risinājumu, ka netiks atjaunots šīs te zeltījums. Jā, nu, tālākā slaidā, manuprāt, man likās, ka mums ir vēl pāris slaidi palikuši. Braucam tālāk. Tātad te varam redzēt pirms un pēc kādu detaļu. Redzat, virs eņģeļiem labajā pusē nedaudz tādu reliefu, jā, tas bija kā izspiests, jā, šajā krāsas slānī no apakšējās daļas. Es saprotu, ka tās tā kā no ķirmju šīm te alojumiem, jā, kaut kādā veidā tāds reliefs arī bija izspiests. Nu tā, redzam pirms un pēc stūrīti, braucam tālāk uz nākamo slaidu. Arī pirms un pēc, kreisā pusē pirms, kā izskatās šī detaļa, fragments, tā teiksim, nu, braucam tālāk. 21. Nu, te ir ikona pirms virspuse, varam apstīties un pēc, un nākamā pēdējā slaidā tas pats ar ikonas aizmugurējo daļu. Nu tā, tāds bija mans stāsts par šo darbiņu. Par visu, ko es izdarīju, jā.